Sveiki visiem! Šodienas video mēs apskatīsim universālos sarkanā punkta tēmekļa stiprinājumus pistolēm. Es izskaidrošu pamatus un arī parādīšu, kā pielāgot tos izvēlētajam stiprinājumu standartam. Lielākā daļa ierīču tirgū iespējams izmantos kādu no šiem stiprinājumu standartiem, taču tās var būt nosauktas citādi, īpaši mazāk zinām zīmolu gadījumā. Tāpēc iesaku pārbaudīt savietojamību mūsu mājaslapā, jo ir ļoti iespējams, ka jūsu sarkanā punkta tēmeklis derēs kādam no šiem universālajiem stiprinājumiem. Mēs regulāri atjauninām savu savietojamības datubāzi, tāpēc ir vērts to pārbaudīt. Es izmantošu Tony System un Outer Impact stiprinājumus, lai parādītu dažas atšķirības, ar kurām varat saskarties dažādu zīmolu gadījumā. Un īsa piezīme pirms sākam, jūs varat šos stiprinājumus uzstādīt paši, bet mēs vienmēr iesakām apmeklēt ieroču meistaru un ievērot ražotāju norādījumus. Ja tomēr nolemjat darīt to pats, iesakām vispirms pārbaudīt sadarību starp tēmekli un adapteri, pirms to montējat uz pistoles. Kad tas skaidrs, ķersimies klāt. Šie stiprinājumi paredzēti pistolēm, kas nav aprīkotas ar optikas sagatavi. Tie aizvieto aizmugurējo tēmekli un ievietojas aizmugurējā tēmekļa rievā. Iespējams, lielākā priekšrocība ir tā, ka šiem universālajiem stiprinājumiem ir tapas komplekti, kas atbalsta vairākus dažādus stiprinājumu tipus, dodot jums brīvību vēlāk nomainīt tēmekli pret citu. Un tā ir arī galvenā atšķirība no specifiskajiem stiprinājumiem. Tie der tikai vienam konkrētam stiprinājumu veidam. Kā jau minēju, ir vairāki dažādi ražotāji, tāpēc uzstādīšanas process var nedaudz atšķirties, bet pamatprincips vienmēr paliek nemainīgs. Pirmais un iespējams vissvarīgākais solis ir atkārtot pārbaudīt sadarību starp tēmekli un stiprinājumu pirms tā uzstādīšanas uz pistoles. Labākais veids, kā to izdarīt, ir vispirms uzstādīt vēlamo stiprinājumu tipu un pārbaudīt, vai tēmeklis tam der. Es jums parādīšu, kā uzstādīt Tricon RMR stiprinājumu tipu, ko izmanto daudzi ražotāji. Piemēram, Holosun izmanto šo tipu modeļos 407C, 507C un daudzos citos. Lai gan es parādīšu Tricon tipu, process ir pilnīgi vienāds arī citiem stiprinājumu standartiem. Tony System komplektā ir sadarības tabula ar schēmu otrā pusē. Atrodiet savu tēmekli tabulā un izmantojiet atbilstošās tapas. Šajā gadījumā mēs izmantosim tapas ar marķējumu Y. Tagad pārbaudīsim schēmā, kur šīs tapas jāievieto. Tās iet šeit priekšā, tāpēc ievietosim tās tur. Es iesaku izmantot pinceti šim darbam. Pārliecinieties, ka tapas ir pareizi ievietotas un nav šķības. Šīm tapām ir diezgan ciešas tolerances, tāpēc to ievietošana var aizņemt kādu brīdi. Šajā gadījumā tapas jāievieto ar biezāko galu uz leju, bet dažādi ražotāji var pieprasīt pretējo. Tagad vienkārši uzlieciet sarkanā punkta tēmekli virsū. Tam vajadzētu sakrist ar skrūvju caurumiem, kas diagrammā apzīmēti ar numuru 4. Vieglītiņām pievelciet skrūvis un rūpīgi pārbaudiet, vai viss labi pieguļ. Kad esat pārliecinājies par sadarību, noņemiet tēmekli, tapas un stiprinājumu skrūvis no sliedes. Tad varat turpināt ar stiprinājumu uzstādīšanu uz slēdža. Pārliecinieties, ka ierocis ir tukšs un veiciet daļai izjaukšanu. Ja jums nav speciāli instrumenti, lai droši fiksētu slēdzi, varat izmantot āda vai gumijas gabalu savilcē. Stingri nostipriniet slēdzi, bet uzmanieties, lai to nesabojātu. Atskrūvējiet aizmugurējo tēmēkli, izsitiet to ar izsitēju. Pārliecinieties, ka tēmēklim ir droša vieta, kur piezemēties. Izmantojiet iecienīto eļļu, lai notīrītu sliedi un notīriet lieko. Tālāk viss atkarīgs no jūsu stiprinājuma veida. Ja jums ir šāds Tony System stiprinājums, pārliecinieties, ka fiksējošās skrūves ir izņemtas. Pēc tam pareizi to izlīdziniet ar sliedi. Tagad varat to uzmanīgi iesist ar dreifēšanas instrumentu. Pārliecinieties, ka stiprinājums ir pareizi centrēts
un uzlieciet nedaudz vidējas stiprības vītnes fiksatoru pirms pievilkšanas ar skrūvēm. Ja jūsu stiprinājums vairāk atgādina Outer Impact modeli, tad visticamāk nevajadzēs neko sist iekšā. Vienkārši ieslīdiet to vietā un uzspiediet plāksni virsū. Atkal uzlieciet nedaudz vītnes fiksatoru uz skrūvēm un pievelciet tās pēc ieteiktā griezes momenta. Tagad laiks pareizi uzstādīt jūsu sarkanā punkta tēmekli. Atkal ievietojiet pareizās tapas un pievelciet skrūves, tieši kā rādīts otrajā daļā. Pirms skrūvju pievilkšanas uzklājiet nedaudz fiksatoru un pēc tam pievelciet ar pareizu griezes momentu. Tāda pati procedūra attiecas uz lielāko daļu stiprinājumu un tēmekļu. Atšķirsies tikai marķējumi un apzīmējumi. Tas arī viss šodienas video. Ceru, ka tas bija noderīgi. Abonējiet, lai redzētu vairāk un tiekamies nākamreiz.